Tās tev. Paldies, ļoti skaistas. Nu, par ko? Kāpēc tu man mājās neiedevis būt ilgus vāzē? Tas tev no vakara. Pagaidi, bet kāpēc viņš sūta ar tevi? Viņš taču pats varēja atnākt. Kā es varēju zināt, lika atdot un viss. Tad mēs nedzersim kafiju. Laikam nē. Runā Rīga. Krāpes pievienots. Jā. No rīta mēs runājam, ka mēs esam draugi. Un tagad tu beidz. Tā būs labāk gan tev, gan man. Panāc šurp. Jums ļoti patīkam balss. Jūs varētu strādāt par manu sekretāru. Julijus Brants, advokāts. Tu varbūt noklausīsies mani un pastīsies, ko es esmu atzīmējis. Vecīt, es čūs, kas šitā ķēra. Nu, viss ļoti jauki skan. Bet kā tu saliksi blaktis, draudzi? Tā krābēm ir jau ielikt. Pārējiem mēs viņu ieliksim. Vismaz plāniņš skaidrs? Vēl viens gals, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Kāpēc man atsīties, bet suns lai var mainīties? To man nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums iekšu brauj. Rekur, es tev meklēju, es tev zvanīju. Es esmu aizņemta. Ak tā, tiešām. Tiešām. Un kad tu atbrīvosies? Dzīvokļa atslēgas tev ir. Tad es tur visu sagatavoju. Vīns, jūras veltes, dabūju brīnišķīgu omāru, tiešām. Un pagaidi, mēs taču runājam vienkārši romantiski pasēdēšanu. Man nevajag. Tad šovakar nē. Pagaidi. Es nesaprotu, labi, kādu citu reizi, Es tomēr gatavojos, es gribēju radīt tev svētku sajūtu. Kad tev Artūrs pēdējo reizi ir pagatavojis vakariņas? Viņš taču vakaros visu laiku krāmē kontrabandu. Kāzabi. Čau. Kas noticis? Brīn, mašīna noplīs. Kaut ko raustās, neņem beņģi, man tur jāizbrauc uz pāris svarīgām lietām. Man uz pāris stundiņām to autiņu vajadzēs. Labi, dod savēju. Aizvedīšu uz servisu, lai uztais diagnostiku. Paldies, tu baigi izručī. Tu zini, ka mums rītdien fūri pienāk? Nē, cikos man jābūt? 12 jābūt jau pie manis. Labi, būšu. Mīļā, Klau, man te jāizbrauc Kūperam. Mašīna ir salūzusi. Nē, es uz vakariņām būšu. Vai pēc tam tās romantiskās sarunas? Es uz vakariņām būšu, ja? Tā jau es saprotu, ka apsolīju. Bet, tā sanāca viņam kaut kas ar degvielu, kaut kādas problēmas. Un vienkārši. Es zinu, ka tev māsīts atbrauks. Es zinu, jā, ir 15 minūtes tepat. 15 minūtes tepat aiziešu un viss. Bērns var palikt man iekšā.
lakts pievienot. Labi, Kuper. Jā. Jā, ļoti labi. Reiz žukam ar uzlika. Palika tikai bašķis. Viņš šobrīd prēļos. Pa nakti gan jau. Kuperam rezerves atslēga. Kā man gribās uzzināt, kurš no viņiem ir nodevējis? Rīt uzzināsi. Tev mildiņa jau tik liela. Bērni kā draugi. Es nevaru sagaidīt, ka Melisa sāks runāt. Vienīgi baidos par to dienu, kad viņa jautās par tēvu. Jā, bērnam tās ir vajadzīgs. Vienīgi mildiņa ar tur klaus vairāk nekā man, tāpēc, ka viņš viņu lūgtina visu laiku. Tas jau ir pareizi. Es uzskatu, ka tādās lietās ir jābūt vienprātībai. Kā abi izlemj, tā arī ir, nevis ka katrs pats par sevi kaut ko. Paskat, ko es šodien dabūju? Nu, man iedeva tas pats, kas tev meklē. Jūlijos. Kādā sakarā? Nezinu. Tāpat kā kolēģei vienkārši. Labi, nelabs galvu. Kā jūs esat pazīstami? Nu, kā Arturam viņam ir tas bizness un loģiski ir nepieciešams advokāts. Vēl viens ir tāda paša saplēs. Kas tad tev iedeva? Es nezinu, viņš laikam ir kaut kāds uzņēmējs vai... Es nesaprotu, tos vīriešus vienkārši nāk dāļā tādus papīrīšus, nepaprasa, vai tu esi precējies vai neesi precējies. Viņš kaut ko nopirka arī? Jā. Atceries to rotu par 400 eiro? To rokasprāts. Neslikti. Jā. Nu, es jau tavā vietā ar tādu satiktos. Nopietni? Nu, ko? Nu, tad taču nav uzreiz jāliekās ar viņu gultā. Nu, jūs varat vienkārši parunāt, varbūt jūs kļūsiet par labiem draugiem. Paldies. Nelī, bet tev ir jāturpina dzīvot. Nu, nav taču tā, kā Oskars to vērot no augšas. Zini, man ir sajūta, tieši tā sajūta, ka viņš man vēro no augšas, tāpēc es neko nevaru darīt. Tev ir jāturpina dzīvot, tev ir jābeidz sērot, tev ir vienkārši jādzīvo. Nezinu, varbūt, jā, tev ir taisnība, vienkārši šobrīd es to nevaru. Un es pat nezinu, par ko runāt ar tiem citiem vīriešiem. Jā, es, protams, nespēju sevi iztēloties tavā vietā, bet tev ir vienkārši jāturpina dzīvot. Tad sāksies kaut kāda depresija. Kā Dievs būs lēms, tā būs. Labi, vējš sāk celties. Aiziešu apskatīties, kā Melisē. Cik labi, ka mēs iznācām ārā. Tur vispār nebija gaisa. Es te varēju izturēt galīgi. Iedomājies, viņi visi domā, ka mēs ar tevi esam tā kā kopā kaut kādu ilgu laiku vai kaut kas tam līdzīgs, bet es arī viņu tā kā, neko neteicu un nelaboju, jo man liekas, tas būtu tik drausmīgi stulbi, ja es pateiktu, ka mēs tā kā tu mani tā kā sargā. Jebkurā brīdī var ienākt kāds ar ieroci. Man taču vispār vairāk nekur neaicina. Jā, nu un arī bija pāris cilvēki, par kuriem es gribēju, lai viņi padomā, ka man kāds ir. Tu dusmojies? Nē. Būtu jau labi, ja tā būtu patiesība. Es gribu novilkt tās kurpes un iet ūdenī. Wow. Labi.
Labs. Tu esi rīzinieks? Es? Nē. Es paliku te pēc universitātes. Es esmu no Ventspils. Man pietrūkst jūra. Kā tu skaties uz kotedžu starp Liepāju un Pāvilostu? Es ļoti labi, tas būtu jauki. Nav taču kaut kā jāinvestē. Kā tu skaties uz kotedžu starp Liepāju un Pāvilostu? Es ļoti labi, tas būtu jauki. Nav taču kaut kā jāinvestē. Sigurd, braucam uz jūru. Braucam. Nē. Kāpēc tu baidies no Lorenza? Ir atšķirības starp bailēm un piesardzību. Tu gribi, lai man nobliež snaiperis atklātā vietā? Un kā jūs tiešām vēl neesat izlīguši? Tas ir tieši tāpat kā tev ķēniņu. Man ķēniņš ir pagātne. Paņemsi no manām rokām vīnogu? Kāpēc? Tā ir sakrāla lieta. Vīnogs un āboli sniedz atspirdzinājumu. Tā ir rakstīts Bībelē. Bībelē? Jā. Labi, tas paņemšu. Jā, Baškārīgs pieslēgts. Sapratu. Ar labu nakti. Ev, pagaidi! Kurš? Tas ir. Man liekas, ka tur aiz durvīm kāds ir. Kādas muļķības? Tur nevarētu būt Ārnis. Nu, beidz. Atšķirp. Ev, pagaidi. Man te ir daudz sliktu atmiņu, es nevaru. Tā atkal sākas. Es nevaru vienkārši. Mēs pabeigsim citu vakaru, labi? Tas man gulti jānomaina. Citu reizi. Ar labu nakti. Ar labu nakti.
Ko tu te stāvi? Dzirdēju, ka kāds nāk. Nu, cik ilgi es dežūrēju pie tā tava dzīvokļa? 4 stundas 15 minūtes. Kā? Es taču teicu, ka tur neviens nebūs. Tas prokurors par mani sen jau ir aizmirsis. Es redzēju, kā tavā dzīvoklī pavīd gaisma. Tur kāds bija. Ko tu muldi? Jā. Jā, tevi tur gaida. Tas ir lamatas. Netici man, aizbrauc pats paskaties. Lūdzu. Tikai par mani lūdzu nesaka ne vārdu. Es par taviem sūdiem neatbildēšu. Jā, nu ko tam man tagad darīt? Nu, meklēšanā viņi tev neieliks. Tas ir apsveicami. Viņi tev grib novākt pa kluso. Iemetīs kādā upē, apglabās kā neidentificēta persona. Nē, man vienkārši jāmoc projām. Es braukšu uz Norvēģiju. Uz Norvēģiju? Jā, labs plāns. Vāc mantas un brauc prom. Tikai tad tev izsludinās Interpolā. Nē, nu ļoti labi. Ļoti labi. Man apcietinās par oficiālo, un neviens man neatradīs. Viņi netiks klāt. Labi. Labi, brauc. Brauc tikai kā? Kā tu domā? Ko? Ar lidmašīnu lidot tu nevari. Tāpat kā ar kuģi. Tā tevi notvers. Vislabāk doties ar Dāniju, bet tur arī ir daudz mentu. Kas mums atliek ko? Zinu. Peldi. Patstāvīgi peldi caur Baltijas jūru. Ko? Labs plāns, ne? Blīd, bet nogalināt to prokuroru, tas vienkārši ir neprāts. Kurš tev teica kaut ko par nogalināšanu? Nu, bet kā tādi? Kā mēs tiksim ar to zvēru galā? Kā? Kāpēc es tev rādīju chloroformu un to nolādēto elektrošoku? Ko? Atmet vienkārši tās muļķības. Tu vienkārši saproti, ko tu runā. Viņš ir prokurors. Viņš pazudīs, visa Rīga sacelsies kājās, saprot? Labi, brauc. Brauc prom, es tev netaisos pārliecināt. Tikai zini ko? Es visu sagādāju. Es visu izdomāju. Un tu pingšķi. Lai veicās. Šonakt nenāks gulēt. Kas ir? Nu, tu visu laiku sēdi ar tām savām austiņām. Es gribu ar tevi parunāt. Es tūlīt nākšu. Es tūlīt nākšu. 10 minūtītes, labi? Es zināju, ūdri īstenībā ir ļoti gudri dzīvnieki. Bet viņiem ir viens tāds stulbs paradums. Jā, kāds? Arī kad ir ziema, uzsniegs sniegs, viņi, kad iet medīt, viņi atstāja pēdas. Un tad pēc medībām viņi iet pa tām pašām pēdām apakaļ mājās. Un tad tu zini, kur viņi dzīvo. Un tajā vietā tu uzstādi lamatas. Un tu pēc pāris stundām atnāc un noķerts. No ko viņiem var iesākt? Iesālīt un pārdot. Nu, ne pašu gaļu, protams, gaļa nav garšīga, bet tā āda ir ļoti laba un ļoti dārgi maksā. Nu, cik var dabūt pa vienu? Nu, teiksim tā, ideālā gadījumā, ja es dabūju metrīgu ūdru, ņemot ārā to, ka viņi daudz plēšās un viņš nav baigs sakropļots un samizots, tad varētu kaut centimetrā dolāru dabūt. Bet, zini, Lorence, tas vispār štrūns, ne? Tur labi var nopelnīt, bet es jau gribētu vairāk to, ko tu dari. Nu, saprot,
Rīmī, Bin, tu esi gudrs. Tev galva ir īstajā vietā, es uzreiz to redzēju. Tu, patiesībā pa šiem gadiem man nav bijis neviens, kam... Pagaid, man jāatbild, Arturs. Jā. Kā nerunā? Nu, ko tu gribēji, lai uzreiz monologos viņi tev kaut ko runā? Nu, te uzliec ierakstu un te gulēt. Jā. Davai, atpūties. Nu, par ko tu gribēji parunāt? Tu vēl dusmojies uz mani. Kāpēc? Tāpēc, ka es gribu tikai kā ir labāk, tāpēc es runāju par to šķiršanos un par fiktīvu šķiršanos. Bet kā tu nesaproti, ka tas mani nogalina? Tad, kad es biju zonā, tu iesniedzi šķiršanās prasību. Tad, kad es iznācu, tu uzreiz atskrēji pie manis kā tāda lēta maka. Tu to jau esi aizmirsusi? Tiem pārmetumiem. Tie nav nekādi pārmetumi, Ieva. Vienkārši šie vārdi mani sāpina. Es viņus negribu dzirdēt. Tas ir tā kā ķieģelis pa galvu. Tu to saproti? Nezināju, cik ļoti tas tev sāpina. Bet tevi tas nesāpina? Protams, ka tas man sāpina. Kāpēc tu atceries? Es vienkārši gribēju kā labāk. Vienkārši likās, ka tu tagad esi cits cilvēks, nevis tas pats, kurš mani iemīlējās. Es tevi mīlu. Es tevi arī mīlu. Vēl viens gals, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir tavs, kam nenāc šai pusē. Atteikties, nekā zaudēt, kāpēc man atsīties? Vecs suns vai var mainīt.